jau nedēļu jālasa komentāros par to, ka nogalināt cilvēku par pretējo viedokli ir normāli. Es saprotu, ka šie cilvēki, kas tā saka, nebija mājās, kad loģiku dalīt, tad es paskaidrošu. Ja nav kaut kāda tiesas lēmumu, vēl kaut kādu citu īpašu notikumu, tad nogalināt par viedokli nedrīkst, jo tajā mirklī, kad jūs to attaisnojat, tieši tajā mirklī ieslēdzās tā realitāte, kad jūs var nogalināt, un tā ir jūsu loģika, ne mana. Mana loģika ir tāda, ka to darīt nedrīkst. Tagad jebkurš, kuram jūsu viedoklis nepatīk, varēs jūs nogalināt, bet mieru, tikai mieru. Vairums cilvēku tomēr ir konservatīvie, un tiem ir morāli, un tie nenogalinās. Savukārt, otrkārt, kas jūs tādi esat, lai kāds gribētu jūs nogalināt?